Labrīt, precīzi 10:10, un mēs arī tā laicīgi sāksim. Sēdes darba kārtībai salīdzinoši neliela, bet tādi labi un sulīgi jautājumi, par kuriem šodien runāt un lemt. Sveiciens visiem februārī. Janvāris dinamisks aizvadīts, pašvaldības budžets pieņemts. Tagad varam tā teikt strādāt un darboties. Šodien tātad, kolēģi, darba kārtībā mums ir divi lemjoši jautājumi un viens informatīvs jautājums. Kolēģi, vai kādam ir kādi papildinājumi darba kārtībai? Tā rociņas neredzu. Tad aicināšu balsot par darba kārtību. Uzsākam balsošanu. Lieliski, paldies par darba kārtību. Esam nobalsojuši. Un šodien kā pirmo izskatāmo jautājumu izskatīsim informatīvo jautājumu par atbalstu Helvija Finča Madonas zaļajam korim. Ziņotājs šim jautājumam ir Zifrīds Gora, un skatos, ka arī pats Helvijs ir pieslēdzies. Zifrīd, došu vārdu tev, un pēc tam tad arī pārējiem iesaistītajiem. Lūdzu, Zifrīd. Labdien! Prieks jūs redzēt un prieks sākt šo komitejas sēdi ar tādu jauku notikumu mūsu kultūras dzīvē, un Madonas vārds atkal ir pieteikts koru karos. Mums ir ļoti labas atmiņas no koru kariem un tieši ar zaļo kori, un man ir prieks, ka šīs tradīcijas tiek turpinātas, un prieks arī, kad šeit ir mūsu cilvēki, un Madonas vārds jau pat neskanot dziesmu, jau izskan visur kaut kur, un paldies par labajiem vārdiem par Madonu. Un ir ļoti ļauki klausīties vai lasīt, ka Madona ir viena no skaistākajām pilsētām, kur atrasties, un vēl vairāk, ja jūs saprotat, ka arī paši kora dalībnieki un pats kora vadītājs arī ir teikts, ka Madona ir sajūta, ka Madona, tas ir Madonas gads, lai izdodas mums visiem kopā piedzīvot šo gadu un tam līdzīgu. Un mēs tiešām ļoti novērtējam par šo iespēju, un arī mums apkārt cilvēki gaida koncertu, pirmos koncertus, un ir gan šos mākslinieciskos priekšstats, gan arī gatavi ir atbalstīt. Un paldies par jūsu griešanos arī pie mums, jo arī mēs gribam piedalīties šajos pasākumā, dot savu daļu, un paldies arī par iesūtīto tāmi. Taču es noteikti varētu dot jums vārdu pa priekšu, jūs tātad koru pārstāvjiem ar cienījamo mākslinieku Helviju Finču priekšgalā. Prieks jūs šeit redzēt, slēdzaties, un došu jums vārdu, noteikti jūs vairāk pastāstīsiet par to, kas notiek, kā notiek, un varbūt tieši par tiem atbalstu, kādu atbalstu jūs tad varbūt no mums vēlētos. Paldies, lūdzu, došu vārdu jums ar komitejas priekšsēdēt atļauju. Jā. Sveiki, Helvija. Tik tiešām dodam vārdu tev un jūsu visai grupai radošajai pārstāvjiem dalīties par jau uzsākto darbu un par tā teikt iecerēm un lūgtu atbalstu Madonas nodu pašvaldībai. Labdien visiem! Liels prieks šeit būt. Visiem sveiciens, kas jau pazīstam, kas mazāks pazīstam. Man sauc Helvijs Finčs. Tā nu ir sanācis un ir ļoti jauki sanācis, ka piedāvāju šo iespēju šogad no TV3 puses vadīt Madonas kori. Protams, darbs liels, atbildīgs, daudz foršu patīkamu stresiņu visā sākumā bija, bet kors atlasīts lielisks. Komanda ir tiešām varena un būs liels gods aizstāvēt Madonas godu. Skaidrs, ka jāapzinās, ka tas, protams, ir šovs, ka tas sastāv no telefonu balsojumiem un vēl visādām izklaides industrijas sastāvdaļām un tam līdzīgi, bet mums ir jau bijušas pirmās tikšanās, mums ir uzsākts aktīvs darbs, esam piesaistījuši labus horeogrāfus, labu kormeistaru no Rīgas domas skolas, kā diezgan spēcīga un forša. Un kopējā atmosfēra ļoti laba. Esam diezgan aktīvi arī savstarpējā komunikācijā. Visi 20 cilvēki, tā kā ļoti skaisti un pasakaini. Un arī pašam lielie forša iespēja ir aizvien biežāk braukt uz Madonu, uz mēģinājumiem. Esam bijuši Madonas mūzikas skolā jau 2 reizes, tā kā liels
Liels prieks. Vēlējos vēlreiz iepazīstināt, kas vēl nav pazīstams ar Anniju un Kristīnu. Viņas dāmas palīdz ar visu, kas ir saistīts ar kora menedžmentu. Annija strādājas gan pie dziesmu svētkiem kopā ar Kristīnu, gan administrē un producē vairākas latviešu grupas. Nu, meitenes ļoti, ļoti spēcīgas industrijā, un man baigais prieks, ka viņas strādā un ir pieslēgušās arī Madonas zaļajam korim, lai, kā saka, visu savest kārtībā un viss sākot no mārketinga līdz iekšējām finansēm un tam līdzīgi viss būtu sakārtots. Nu, lūk, mēs uzzinot visu, kas saistīts ar kora dzīvi, protams, sapratām, ka tas finansējums un viss, kas nāk tieši no TV3 puses, ir diezgan niecīgs. Un, principā, viņi visu, ko mums dod, ir tam pirmajam šovam viens kostīms. Un ar to arī viss beidzās. Un attiecīgi, tad pats koris un paši dalībnieki arī domā par to, kā tad mēs izskatīsimies katrā numurā, kā mēs aizbrauksim viens pie otra, kā mēs strādāsim, kā mēs veidosim choreogrāfiju. Kā principā viss ir pašu rokās. Protams, vēlējāmies uzreiz izmantot to iespēju gan no sponsoriem, gan no Madonas domas, ka varētu prasīt palīdzību un atbalstu priekšnesumiem. Skaidrs, ka interesantākais tajā visā nav zināms, cik tālu tad mēs tiksim, kā tad tas viss notiks, bet pakāpeniski pa soļiem to jau noteikti varēs redzēt. Meitenes ir sagatavojušas tāmi tam, kas mums vēl pietrūkst, un varbūt es varētu dot arī vārdu Annijai un Kristīnai, lai pastāstītu par tām detaļām, kas tad mums īsti ir nepieciešams, kādas ir tās vajadzības, lai turpinātu veiksmīgi, lai iesāktu patiesībā veiksmīgi šo pasākumu sezonu. Jā, lieliski. Paldies tev, Helvija, par mazo ievadu. Tik tiešām te dosim vārdu komandas pārstāvēm, meitenēm attiecīgi pastāstīt par šo iesniegto tāmi, par izmaksām, kas veidojas tātad, lai jūs ņemtu dalību. Saprotu, ka tur ir veidots tāds vadoties no viena raidījuma formāta, tātad uz vienu raidījumu. Tātad, lūdzu, meitenes, vārds jums. Sveiciens, jā, prieks visus redzēt. Esmu Annija, Kristīna arī rekur blakus mums lodziņā stāv. Es varu gan nošērot ekrānu un tā kā visiem parādīt to tāmi, kā tā izskatās, vai arī, Tas būtu ērtāk, jā, tas būtu ērtāk iespējams, tad nošērojam. Tīri, lai jūs, respektīvi mēs to tāmu veidojam pilnīgi aiz tādu principu, kad rekur skatāties, kas mums ir, tie ir tie lielumi, ar kuriem mēs strādājam, respektīvi ir kaut kāds neliels finansējums Helvijam par vadīšanu, ko mēs uzreiz jau pamatā novirzam, jeb kādām vajadzībām, kas būs nepieciešams korim. Un tad mums ir šova apmaksāts kora virsvadītājs, horeogrāfs un stilists, kas teorijā ģēr tikai Helviju. Un viss, kas pārējais, kas ir kora producents, transports, degvielas, arī tērpa pielāgošanas, stilists un ēdināšanas, un tas, ko mēs paši cenšamies risināt savā pusē, un visas šīs izmaksas ir norādītas absolūti tādas runājamas, tā kā mums nav tāds kaut kāds pamatojums stingrs, bet tas ir tāds absolūti minimums, manuprāt, pie kā mēs varam, ar ko mēs varētu strādāt. Pozīcijas, kas ir transports un, piemēram, degviela transportam, mēs vienojāmies savā pusē, ka būtu laikam jau godīgi no visiem, kad mēs, piemēram, tikai tomēr tajās svētdienās varam meklēt kaut kādu lielāku transportu, jo gluži vienkārši svētdienu vakaros pēc tām ilgajām tiešraidēm, ja kura beidzās tur 11, 12 vakarā, atgriezties atkal Madonā, tur varbūt ir nepieciešams kāds palīgs, kurš palīdz aizbraukt uz to Madonu. Ja ne, tad mēs tāpat noteikti atrisinātu, kā to darīt. Savukārt par tērpu pielāgošanu arī simbolisks izmaksas, bet mēs arī varam risināt kaut kā vai no šuvē, vai sūtīšanām, vai visādiem citādiem risinājumiem. Mēs esam pacīnījušies par ļoti jaudīgām stilistēm. Kristīne, man kolēģi, kur savukārt pagājušo gadu bija ar Aizkrauklas kori, zina, ka
Rita un Ērika, ar kurām stilstēm mēs runāsim, viņas ļoti ieguldās no sirds un palīdzēs mums arī to vizuālo tēlu iznest, un pārējais jau, nu, ēdināšanā ir tāds arī nice to have, bet skaidrs, ka mēs jau visi sadosimies rokās tam. Nu jā, un tas, ko mēs arī, tas vienreizējās izmaksas būtu to kora merču tēkrekli, kas arī ir visiem tāda daļēja brīvprātīgu piespiedu kārtas prasība, jo gluži arī vienkārši staigājot pa Rīgas kinostudijas telpām, mēs tad visi varam uzvilkt šos kreklus vai arī izmantot arī priekšnesumos, kur mēs varam arī skatīties, ko mēs tur atrādam. Bet arī tāda ir mums tā vajadzība. Un tās izmaksas pamatā slēdzas iekšā tad, kad mēs gatavojamies tai pirmai tiešraidei no 2. marta, ka mēs jau tiekamies ik nedēļas 3 reizes, lai strādātu pie priekšnesuma, pie horeogrāfijas, pie dziesmām, jo mēs katru svētdienu rakstam dziesmas kinostudijā. Līdz ar to mēs visu svētdienu esam pavadījuši. Tagad līdz mājam mēs jau plānojam, ka mēs tomēr būsim līdz tam mājam, cerībās, ka tad mēs esam visas svētdienas tur. Jā. Jā, paldies, Annija. Kolēģiem, Domes deputātiem arī tātad šī tāme bija iesūtīta, visiem bija iespējas iepazīties. Jā, tātad tās kopējās izmaksas veidojas tātad no sagatavošanās izmaksām, kas ir tātad producentu darbs, Elvija darbs. Tātad jautājums par plānoto mēģinājumu būtību. Jūs mēģināt Madonā vai mēģināt Rīgā? Nu, ikdiena nedēļas mēģinājumi tātad kā? Tagad mēs esam, februāri mēs katru svētdienu braucam uz Madonu. Mēs mēģinam Madonas skolā. Savukārt, tad, kad nāks tās intensīvās nedēļas, tad mēs vienojamies tikties kaut kur pa vidu, kas koristiem pagaidām dara, piemēram, pļaviņas vai respektīvi kaut kas, kur rīdzinieki, madonieši, kas šobrīd dzīvo Rīgā, pabrauc pretī, un arī madonieši pabrauc pretī, lai mēs tiekamies pusceļā, lai tad vienai vai otrai pusē nav tās garās naktstundas braukt atpakaļ vienā vai otrā virzienā. Jo tur tāds 50 uz 50 patiesībā tas sastāvs ir, jo jā, daudz madonieši, kas šobrīd dzīvo tur vai Jogrē vai Rīgā, bet Madonā vienmēr ir, kur atgriezties. Lieliski, paldies. Jautājums ēdināšana mēģinājumos. Tas ir mēģinājums, kas saistās ar svētdienas pilno dienu vai mēģinājumi, kas ir jūsu iknedēļas mēģinājumi? Tie būtu iknedēļas, jā, tie būtu iknedēļas mēģinājumi. Mēs šobrīd plānojam, ka tie būtu trešdienu, piekdienu, vakari sākumā un svētdienas, bet domāju, ka Kristīna varētu man apstiprināt to, ka tiklīdz šovs paliks arvien ilgāks, tad mēs noteikti mēģināsim jau 3 reizes nedēļā, kas arī ir sestdienas. Respektīvi, tā būtu trešdienas, piekdienas, sestdienas. Pagaidām mēs esam kori iepazīstinājuši ar tādu grafiku, un visiem tas dara, un tad tie ir trešdiena, piekdienas, sestdiena vakari, jā. Lieliski. Jā, es tā teikt arī vakar sazvanījos ar Madonas domas priekšsēdētāju, un saprotu, ka pārstāvi bija bijuši arī pie Agras ciemos, lai izrunātu šo topošo projektu un ieceri, un no Agravas noteikti tiešām saņēmu vairāk vai mazāk. Agras teica, ka tiešām no viņa puses, tā teikt, ir atbalsts šim projektam un būtībai kā tādai. Tikai mums kā kultūras komitejai dotajā brīdī, kolēģi, tad ir jāsaprot, kā jūs raugaties uz tiem finansu apjomiem un tas, kā mēs varam piedāvāt. Jo visiem nebūs noslēpums, ka šī gada budžeta plānošanas sarunas mums gāja ļoti spraigas, un tās iespējas tik tiešām ir tādas, kā ir, bet šo es saredzu kā labu tādu PR projektu, tā teikt, stāstīt par mums kā par Madonu. Un tik tiešām varbūt arī ar kori veidot potenciāli, tā teikt, ilgtermiņa attiecības, varbūt kaut kādos potenciālajos realizējumos projektos arī pie mums Madonā, jo nav noslēpums, ka Madonai šajā gadā paliek 100 gadi, un tik tiešām tas varētu būt jau noteikti viens iezīmējums datums jūsu kalendāros. 5. jūnijas. Jā, ir jau. Redz lieliski. Kolēģi,
Varbūt došu vārdu jums izteikties no manas puses. Man tā teikt, to, kas saistās ar kora producēšanu, Helvija darbu, transportu un varbūt arī šo te ārējo vizuālo tēlu, kas ir tērpi, man tā kā nav iebilžu. Man nedaudz ir iebildes par ēdināšanu. Man šķiet, ka tā bišķi paliek katra paša atbildība, bet ja kolēģi jūs sakat savādāk un lemjat savādāk, tad, protams, jo mēs ar agri runājām, ka ēdināšanas reizes iespējams Madonā varbūt būtu ērtāk nodrošināt, jo mums ir mūsu izglītības iestādes, kas ēdina, tā teikt, tās mums ir salīdzinoši nelielas izmaksas, un to mēs varbūt arī varētu nodrošināt. Ēdināšanas izmaksas, kas saistās ar starppunktu Vecpiebalga, Pļaviņas, Rīga, šķietami, ka tas varētu būt sarežģītāk. Nu tā, tīri tāda piebilde par šo ēdināšanas pozīciju. Bet, kolēģi, lūdzu, došu vārdu arī jums, tā teikt, izteikties par šo projektu, ieceri, tā teikt, un tad, lai mēs saprotam, kā tālāk virzīties. Tā, drīkst gati jau. Jā, lūdzu, Zikfrīd, tev vārds. Jā, paldies. Nu, kā jau es savā ievadrunā teicu, ka tas tiešām ir, es tā domāju, ka tas ir notikums un principā no marta, ja arī precīzāk jau no šodienas Madonas vārds tomēr izskan katru dienu. Mēdījos vēl vairāk, tā kā sāksies koncertu un cik ilgi arī koris turēsies, protams, mūsu atbalsta, ka arī Madonas vārds skanēs, un tas tāds, kā Gatu teica, tas ļoti tāds labs svētku, Madonas 100. svētku ar ieskandināšana, un tiešām labi, tas ļoti labi un ļoti labi arī izklausīsies noteikti. Tāpēc es domāju, ka mums būtu jāatbalsta šis pasākums, un noteikti, paskatoties tāmi, es noteikti ieteiktu, ka pilnībā, es domāju, ka noteikti labs risinājums ir par transportu svētdienās. Šeit mums arī klāt esam uzaicinājuši mūsu transporta nodaļas vadītāji, lai veidot izpratni, tie laiki, cik cilvēki tas varētu būt, jo skatos arī maršruts, tās tomēr var dalās Vecpiebalga, Pļaviņas drusciņi, jāsaprot, kāds var izskatīties, un arī kad dodas atpakaļ, es saprotu, tas ir naktī un tam līdzīgi, un jāsaprot arī, kādu transportu mums varētu palīdz. Domāju, ka šeit mums nebūtu liela problēma, galvenais ir loģistika, saprast, kad, cik daudz un kā to visu risināt. Tas ir viens, tātad par transportu, es domāju, ka mēs varētu noteikti atrast risinājumu. Ja runājam par pārējām tām sadaļām, tad noteikti ēdināšana nav īsti parocīga pašvaldībai, ņemot vērā, pēc tam atskaitoties un nododot kaut kādas atskaites kādam kontrolas institūcijām, kāpēc mēs ēdinam kaut ko un par ko ēdinam. Tā noteikti sarežģītāk, tie ir no grāmatvedības puses, taču, ja mēs runājam par pārējo daļu, tad šajā gadījumā tērpi un arī par šajā gadījumā producenta atbalstu, mēs varētu tomēr par to spriest. Mēs varētu varbūt atbalstīt šajā gadījumā šīs daļas bez ēdināšanas un to naudu tomēr atrast kaut kur, jo es domāju, ka arī Madonas pilsēta, šeit arī Madonas pārvaldnieks ir klāt, kas noteikti varētu arī atbalstīt, jo tā ir Madonas vārds, viņš ir. Un kaut kāds atlikums sev arī ir kaut kur parādās mums. Tā kā es aicinātu, tad mans priekšlikums ir tad atbalstīt šo te transportu un atbalstīt sadaļas bez ēdināšanas. Paldies. Lieliski, paldies, Zikfrīd. Man šķiet, ka mēs esam uz viena viļņa, ja tā var teikt. Man šķiet, ka Arturs bija nākamais, un tad došu Jūrim, un tad došu Guntim. Artur, vārds tev. Labdien, kolēģi! Es jau arī ļoti interesējos par šo projektu, jo iepriekšējā projektā zaļā korī bija dziļi līdz kaulam iekšā. Jā, paldies arī noteikti novēlu arī visam kolektīvam vadītājam, visam izveiksmi, jo šorīt sazinājos arī Jāņu Kļaviņu, kurš ir producents pašlaik, bet arī tajā laikā bija, ka zaļais koris bija, kurā gadā neatceros, 19. vai kurā gadā bija, vai 14. vai kurā. Un tad es arī painteresējos, kā bija toreiz finansējumi. Jā, viņi atbalstīja arī. Tajā laikā Jānis Kļaviņš bija kultūras nodaļas vadītājs, un viņi atbalstīja zaļo kori. Jā, es arī pilnīgi piekrītu par to, kad ēdināšanu
un to sadaļu noteikti nē. Ļoti svarīgi ir kora būšanā tieši tērpiem. Ja, tas ir ļoti svarīgi vizuālais tēls. Korim būs ļoti svarīgs, ļoti forši, ka mums ir Una Stadeira par kormeistaru. Tas ir ļoti labs variants. Jā, par ēdināšanu mēs toreiz arī paši tikām galā ar to ēdināšanu, jo tas ir ļoti sarežģīti īstenībā. Kad nodrošināt šeit mēģinājumos. Arī Jānis Kļaviņš arī ļoti labi Helvī deva ļoti labu prognozi mūsu korim. Arī viņš teica, ka var ļoti tālu tikt. Jā, tātad arī Helvijs ir ļoti populārs un atraisīts, un jauniešiem ļoti patīk. Pašlaik es pat kā mūziķis spēlēju ballītes, tad vienmēr saku, uzliekiet fiņķi, bet jaunieši ir kaifā, tas ir ļoti labi. Un arī pats koris un Stadera ļoti labs kormeistars, tā kā korim ļoti labi. Es arī atceros, kā bija grūti ar tērpiem, mēs toreiz lāpījāmies, burtiski vēl meitenes ar adatu skrēja, pirms pārraides vēl skrēja un kaut ko pielaboja. Tā kā tam noteikti būtu jāatbalsta. Par transportu, cik mums ir madoniešu? Kas ir Madonā dzīvo? Man jautājums būtu meitenēm. Mums sanāk tādi, ja es drīkstu, 5 personas, kas noteikti ir no Madonas, bet arī tad es biju uztaisījis karti, bet sanāk mums ir Varakļāni, kur mums ir Katrīna, Alūksne, kur mums ir Ilze, jā, un tad tur bija Pļaviņas vēl pa vidu. Bet par to transportu runājot, mēs ieliku to maršrutu tādu, kad ir Vecpiebalgā šķērsvītru Pļaviņas ar domu, kad vienu vakaru vienai paveiksies pēc tiešraides un ģimenei būs jāpabrauc pretī un otru vakaru otrai dāmai, varbūt tā. Jā, jo es zinu, ka pārēja beidzās ļoti vēlu beidzās, vienmēr pārējas jau ap 11, tikai vakarā kaut kur beidzās. Tas noteikti būtu ļoti labs žests būtu no pašvaldības. Protams, Jurim jāprasa, cik tas izmaksā un kā tas būtu noteikti transporta atbalstīt. Jā, bet ēdināšana noteikti to pašu. Es atceros, toreiz arī to paši veicām un tādā vietā. Bet jebkurā gadījumā ļoti atbalstošs esmu. Paldies, Artur, tev par to viedokli, ja tu vēl pats esi bijis iesaistīts iepriekšējiem korim. Līdz kaulam. Ļoti svētīgi, tā kā Helvija un visa komanda noteikti, ja vajag kādu atbalstu, tad Arturam, kad jau arī to var paprasīt, droši. Ja vajag kaut ko tehniski palīdzēt Madonā, noteikti pie manis var droši. Lieliski. Tad došu vārdu Jūrim. Tātad Jūris ir mūsu transporta jomas vadošais speciālists novadā. Viņš tur to lielo rūpi par mūsu autoparku. Jūri, tev varbūt tava sajūta, tavs viedoklis. Es īsāk nekā iepriekšējie mani kolēģi. Es nosūtīju čatā savu numuriņu. Ir pietiekoši daudz jautājumu, lai tā kā saka, ēteru nekavētu un izrunāt mēs varētu telefoniski un tad es varētu apmēram sarēķināt, cik tas varētu maksāt, plus mīnus, izplānot maršrutus visu pārējo un tad jau arī, kā saka, sagatavotu to finanšu, kā saka, kopsavilkumu, cik tas varētu izmaksāt. Lieliski, Anni, tad tu piefiksēji Jūra numuru, tad respektīvi jums būtu ļoti labi šīs nedēļas ietvarā, jo mums visticamāk, ka šis jautājums tādā dinamikā, tad mēs noteikti viņu virzīsim jau finanšu komitejā vismaz apspriedē noteikti ar deputātiem, tad, lai saprastu pilnu izmaksu paketi, tad būtu ļoti svētīgi, ka jūs varētu sazināties. Paldies tev, Jūri, paldies tev par atbalstu, tad došu vārdu Madonas pilsētas pārvaldniekam Guntim Ķeverim. Lūdzu, Gunti. Jā, labdien, kas man nezina, esmu Madonas pilsētas pārvaldes vadītājs Guntis Ķeveris. Līdz kaulam, kā Arturs teica, arī bija iepriekšējā periodā, kad Zaļais koris ar Ievu kopā dziedāja un piedalījos ar Jāni kopā cītīgi organizējām visu to pasākumu. Un šobrīd es esmu tikai par to, kad pašvaldībai jāatbalsta un ņemot vērā, ka Zifrīds minēja arī par to, ka mums ir šobrīd Madonai 100-gade, kur mēs arī šobrīd ļoti uzsveram mūsu mūziķus, mūsu māksliniekus, kas ir šajos pilsētas svētkos, un tā skaitā šis Madonas koris būtu ļoti labs tāds PR priekš mūsu 100-gades. Tā kad es esmu tikai par to visu, un man liekas, tā transporta problēma bija vismazākā, ko mēs pagājušoreiz saskārāmies, jo tā braucēju skaits nav liels, tur pietiek ar vienu mazu 8-vietīgu busiņu, jo lielākā daļa tomēr visi kaut kur pie Rīgas vai pie Rīgā dzīvo, un tā transporta problēma, man liekas, izmaksās ir pati mazākā, kas tur visā tajā procesā var būt. Šobrīd no kolēģiem skatoties un dzirdot par to
visu, ko atbalstīt vajag. Es arī esmu pilnībā par to, ka jābūt skaistiem, jābūt saģērbtiem. Arī pagājušo reizi mēs tāpatās atbalstījām ar šo apģērbšanu un finansējumu. Un es šobrīd ar priekšsēdētāju vietnieku Doras kungu esmu runājis par šo pasākumu. Es pilnībā piekrītu, ka es varu no pilsētas atlikuma piešķirt Madonas korim vajadzībām, priekš tērpiem, priekš braukšanām, priekš visam pārējiem vajadzībām 50% finansējumu. Otru daļu, kā es minēju, ka es gribētu, lai to dotu novads, jo tomēr tur ir no visu novada šie jaunieši, kas dziedās Madonas korī, bet 50% es esmu gatavs finansēt no pilsētas atlikuma un atbalstīt Madonas kori, novēlēt tikai veiksmi. Tā, kad Malči, Elvijas Malacis ir tā, ka zinu tavu grūto darbu, kā tev gāja ar to kora vākšanu un savākšanu, bet tiešām ir prieks, ka jūs to esat izdarījuši un ka jūs esat iekšā tādā visā pasākumā. Un tas ir gandarījums, ka Madona atkal kārtējo reizi būs ar savu zaļo kori šajā šovā. Tā kā novēlu tikai veiksmu un atbalstu jums. Lieliski, paldies, Gunte, paldies tev par ceļvediem, paldies par atbalstu no pilsētas. Man šķiet, ka došu vārdu tad Janīnai, un tad pēc tam ar to tev sarunāšu. Ja tad Janīna, lūdzu, tev vārds. Skaņa nav ieslēgta. Jā, Janīna, tev mikrofoniņš. Jā, labdien! Es arī piekrītu šiem visiem burvīgajiem labajiem vārdiem un pilnībā esmu par atbalstu. Arī iepriekšējā reizē skatījos zaļo kori, ko vadīja Ieva Kerēvica un jutu līdzi un pat balsoju. Un patīkami redzēt to, ka arī no Varakļāniem piedalās un prieks par tiem jauniešiem, kas nedzīvo Madonā, patreiz ir kaut kur pie Rīgas, bet viņi tomēr jūtas Madonai piederīgi un ir savās pilsētas patrioti. Jā, un tā kā jūs teicāt, jo mums šis arī būs tāds ļoti labs, tieši 100-gadē koncertu, kas varēs kuplināt šis koris. Par to ēdināšanu, jā, tur arī es piekrītu, un jā, te Guntis saka, kad vēl dod no pilsētas, mums šo pasākumu vajadzētu atbalstīt un vēlēt korim, lai aiziet līdz pašam finišam. Jā. Paldies, Janīna. Došu vārdu Artūram. Lūdzu, Artūr. Vēl daži tehniski tādi momenti par faniem runājot. Cik ir paredzēts biļetes faniem ieejas ielūgumi uz pārraidi? Tas, ko šo producenti man ir teikuši, ka mums ir viens ielūgums katram koristam un viens vadītājam. Tas ir tas, ar ko mēs varam manevrēt, jā. Es jautāju arī par to vienkārši, jo faniem arī milzīgs ir atkarīgs no aktivitātes fanu un pašā pārēdē, bet arī ar to pašu transportu, piemēram, lai nebūtu no Madonas par tukšto, piemēram, uz pārēdi, labi, ka fani var arī aizbraukt kaut kādu, teiksim. Jā, mēs pat tikai priecātos, jā. Noteikti, jā. Un arī kolēģi... Artur, es neatceros kā pagājušo reizi, bet pagājušo reizi mēs pat organizējām caur televīziju, ka brauca fani. Man bija vesels mehānisms, kādā veidā mums bija 40 fani bija studijā, bet tos nestāstīšu. Īsti likumi, bet no tā. Jā, bet vēl, ko es gribēju kolēģi arī par visu vēlreiz no savas puses, ka no jauniešiem tas būs milzīgs upuris. Mums bija pat tajā laikā bija daži koristi, kuri pat augstskolās paņēma akadēmisko pusgadu paņēma, jā, jo tas ir liels slodzi, jo tiem 3 reizēm mēģinājumi, tas ir ļoti optimistiski. Es atceros, kā tas bija, ka svētdienā bija pāreide, pirmdienā jau bija jauna dziesma jāizdomā, tas viss bija jāiestudē, jāieraksta, horeogrāfija, tas ir milzīgs darbs visu nedēļu tiem jauniešiem. Tā kā mums tiešām jāatbalsta šie cilvēki, ko vien varam un kā vien varam. Paldies! Paldies tev, Artūr. Šobrīd tāds viņš ir. Tik tiešām viņš prasa upuri, un es domāju, ka šie jaunieši, kas ir gan jau piekrituši šim, es domāju, ka viņi saprotu, es tā ceru, ka viņi saprotu, un ir ļoti laba atbalsta komanda ar Helviju priekšgalā, un ko mēs arī dzirdam par Es kā čigāns uzreiz, es kā čigāns uzreiz, varbūt, ka mēs varam ieplānot arī, kā tas iespējas, es zinu, ka tur līgumi ir, ka tur tas zaļais koris nevar kaut kur uzstāties zināmu laiku vai ko, bet varbūt, ka Madonas svētkos mēs arī kaut kur varam parādīt šo kori un ar Helviju kopā Madonas svētkos.
Kristīna, tu man labo, bet man šķiet, ka tieši līgumā ir otrādā, kad viņam tieši ir jāmuzicē kādu laiku vēl pēc šova, un mēs jau esam sarunās jau un prātā varbūt pat nolikuši jau to 5. jūniju, nu, kad tur jau nevar, tur jau vairs nevarētu nenodziedāt kaut ko kopā. Es atļaušos pat iesprūgties, ka ne tikai prātos, bet jau kalendāros stāv iebukots, tā kā viss ir kārtībā. Lieliski, paldies. Nu, un tad došu vārdu Zigfrīdam. Nopaļosim šo diskusiju, tā teikt, un tad Zigfrīd, lūdzu tev. Paldies, es tiešām skatos, ka ļoti pozitīvi gaisot mums ir, ja, un apusē izskatās, ka mēs virzamies uz labu sadarbību. Bet vēl tās tehniski jautājumi noteikti būtu noteikti šeit arī Infinitions vadītāji varētu prasīt to pašu, ko es tagad. Mums ir jāsaprot, kādā veidā mēs šiem, ja mēs finansiāli atbalstim sniegsim, kādā veidā mēs tad ar jums tās kārtosim. Mēs jau saprotiet, nevar jums vienkārši iedot 100 eiro uz rokas vai esat kāda biedrība, organizācija vai kādā veidā šī sadarbība finansiālā būs. Jums arī jāsniedz ir atskaits par kaut ko tam līdz, vai vienkārši jūs dosiet rēķinus, vai kāda ideja šeit ir no jūsu puses. Mēs varam darīt, kā ir ārtāk. Atvainojiet, jā, mums ir SIA, kura vai nu mēs tad, ar kuru mēs varam slēgt līgumu, atrunāt visas atskaites, kas ir nepieciešams, vai arī tie pašā, respektīvi saprast, kas ir tas ērtākais abām pusēm. Jā, atskaites sarakstīt, rēķinus sasniegt, visu to mēs varam. Bet mums, jebkurā gadījumā, ir SIA, kurš ir PVN maksātājs, ar kuru, ja nepieciešams, arī var slēgt līgumu. Paldies. Lieliski, paldies. Un ja par finansēm mēs esam sākuši, tad mums ir Madonas galvenais finansu turētājs, mūsu grāmatvedības nodaļas vadītāja Liena Ankrava. Liena, vārds tev. Labdien! Jā, mans jautājums bija tāds pats kā Zigfrīdam. Man ļoti iepriecina, ka ir SIA. Mēs ļoti nevēlētos, kad mēs maksājam privātpersonai un līgumu slēdzam. Es labāk gribētu ar SIA. Tā kā paliksim labāk pie šī varianta. Noslēdzam līgumu. Par visu, ko jūs darat, lūdzu, čeki līgumi un maksājuma apliecinošie dokumenti. Tātad arī jūs pēc tam tālāk lūdzums nemaksāt skaidrā naudā, bet ar pārskaitījumu, lai jūs varat pierādīt, kur tā naudiņa ir aizgājusi. Ļoti nevēlētos ēdināšanu, jo pašvaldībai ar ēdināšanu nav jānodarbojas. Pašvaldībai ļoti grūti ir atskaitīties, kāpēc mēs kādam maksājam pusdienas. Tādēļ par tām citām sadaļām tiešām nav iebildumi, bet ēdināšanu ļoti negribētos. Es gribēju noskaidrot, varbūt palaidu garām, cik ir maksimālais pārraižu skaits, kāds vispār varētu būt? 10 raidījumi. Sākot tad ar 8. martu, un tas bija līdz 11. vai varu nošauk reizi tagad. 10 raidījumi, ja? Jā, līdz māja vidum aptuveni. Ok. Vai māja sākumam, jā. Jā, un tad, principā, ja šobrīd tāmē ir tie 2000, neskaitot transportu, tie ir maksimāli 20,000. Tas vēlētos lūgt deputātiem, lai domas lēmumā, kad mēs viņu stiprinam, lai ir maksimālā summa, jo es pieļauju, ka tāme pa nedēļām, pa koncertiem varētu mainīties, ka viņi varētu pieaugt uz raidījumu beigām, tā kā uz pasākumu beigām. Tādēļ lūdzu noteikti maksimālo summu vienam un kopējo maksimālo summu, kādu ir paredzēts. Un par autobusiem, ja tās ir nakts stundas, virsstundas, šādas mums lietas nav budžetā paredzētas, tad jāsaprot, ka deputātiem ir jāpielemj arī no kāda finansējuma tiks maksātas šīs te virsstundas un nakts stundas, jo vienalga no kurienes Juris paņems transportu, tur šādas lietas budžetā nav paredzētas. Un pēdējais, šobrīd es saredzu to kā tikai Madonas pilsētas, Madonas apvienības atlikumu un neko citu. Paldies! Kāpēc Liena tikai Madonas? Tāpēc, ka tev ir par veselu nulīt vairāk nekā man. Jā, bet tā negodīgi, jo tur nav Diemžēl. visi pilsētas bērni. Tad jāņem no pārvaldēm, citām jāstās, kurās pārvaldēs. Labi, ok, bet tā ir mūsu tālāk darīšana noteikti, kā mēs sakārtosim, bet tā.
Jā, šo finanšu jautājumu tad aicināšu kolēģi, jā, tad varbūt tad izrunāt, atrunāti, bet jautājums mums tam lēmumam ir jāsako jau finansu komitejā, jo tagad jau domas sēdē jāpieņem lēmums, gan jau, ka jā, jo tur jau tūdaļ martā jau startē raidījums. Vairāk vai mazāk tur, tas, kas tur bija, ja tas ēdināšanas cipars tur noiet nost, tad tur, man liekas, ir kaut kāds 1,5, pat nedaudz zemāk tā teikt, tas viena raidījuma izmaksas. Es aicinātu vispār varbūt tad koru karu šim te notikumam, varbūt mēs varam kaut kādu mazu darba grupu, tā teikt, saorganizēt, saslēgties kopā iesaistītajām pusēm, pieslēgt Madonas sabiedriskās attiecības, jo, ja mēs finansējam, tad lai varbūt arī Madona tādā sabiedrisko attiecību paketē, lai mēs arī paņemam maksimumu, ko mēs varam paņemt kā pilsēta. Tā teikt, stāstā, ka tas ir mūsējais, un jums gan jau ir ieceres kā poli, kā kori, respektīvi, reprezentēt, un tad saprast, varbūt, kā mēs varam saslēgt to kopā, lai tā lielā zīme arī atnāk uz Madonas sociālo mediju kontiem un tā tālāk. Es vienkārši to gribēju teikt, ka būtu svētīgi varbūt mums tad Anni organizēt kaut kādu varbūt mazu darba grupu, kur mums arī ir Madonas kultūras lielais boss vadītājs Daiga, tā teikt, arī Daigai noteikti ir labas idejas un piedāvājumi. Tā kā tas bija tāds mana vēl piezīme pie šī visa. Rociņa bija pacelta Gunāram, Artūram, un tad arī finišēsim šo diskusiju. Kolēģi, lūdzu, Gunār. Jā, labdien! Es arī noteikti atbalstu šim korim. Tas noteikti izskanēs un būs. Piekrītu Gatim par to, ka ir jālaiž sabiedriskajām attiecībām, reklamējam, ejam tālāk un popularizējam arī droši vien lieliski caur šo Madonas 100-gadi. Tas viss arī savīsies un būs labi. Un vēl arī noteikti piekrītu Guntim, ka tas nav pilsētas tikai pasākums, tas ir visa novada pasākums. Jo tas finansējums droši vien ir tomēr dalāms noteikti uz pusēm caur pilsētu un caur Madonas novadu. Jo tā tas ir, tas nav tīri pilsētas pasākums kā tā vien. Tas ir mans viedoklis. Paldies! Lieliski, paldies tev, Gunār! Iespējams, runā par finansējumu. Es nezinu, mums bija ļoti liela finansējuma pakete, ko mēs paredzējām pilsētas svētkiem. Varbūt, ja tur ir kaut kāda maza kabatiņa vēl ko paņemt. Jo šis arī aiziet tādā tik tiešām arī 100-gades zīmē, jo kā Daiga raksta uz krekliņiem lūgums izmantot un to tad izrunāt tajā mazajā darba grupā. Tātad Madonai 100-gadē ir izstrādāta īpaša identitāte, ka mēs to varbūt arī varētu akcentēt. Tā tik tiešām, lai pilsētā ir. Varbūt arī, jā, Gati, arī tur piekrīt, varbūt tur ir kaut kāds, man grūti pateikt, bet es domāju, tas ir tāds tīri piedāvājums vienkārši. Nav tīri tikai pilsētas pasākums, tas tiešām ir novada pasākums un tā tas ir, jā. Paldies. Lieliski, paldies tev, Gunār. Artūr, došu vārdu tev. Man te jauns jautājums ir producentiem. Kāds ir mērķis jau uzvaras gadījumā? Kāds tas mērķis ir? Jo vienmēr katram korim ir mērķis kaut kāds. Jā, es vēlējos tieši pieminēt, ka uzvaras gadījumā mēs atgriežam 10 000 kā ziedojumu, un tad arī mēs esam saņēmuši no domes, ka mēs viņu varētu, tūlītās pateikšu precīzi, bet ir, ja nemaldos, centrs Ozoli, pateikšu precīzi. Jā, respektīvi mājiņa bērniem, kuri aug bez ģimenēm. Ļoti labs mērķis, jā, paldies. Lieliski, paldies. Paldies, Artūr, un tad Helvī, vārds tev. Sirsnīgs paldies par labajām ziņām, pozitīviem novēlējumiem. Vēlējos pateikties un gribēju tikai teikt, ka darbosimies sportiski, azartiski un centīsimies parādīt labāko rezultātu gan no mūsu puses, gan parādīt arī Madonu. Tāpat arī man ļoti, ļoti patika iniciatīva par sabiedriskajiem mēdījiem, un mūsu arī sociālā tīkli ir diezgan labā līmenī šobrīd izauguši, tā kā caur viņiem arī varam diezgan spēcīgi popularizēt Madonu. Ļoti patīk arī viss Madonas 100-gadēji blakus šīs veltītās lietas, kas ir tie paši izveidotie dizaini un tam līdzīgi, un arī to visu mēs varam
kā saka, arī caur šo kora kanālu arī padot tālāk līdz pat pašiem svētkiem. Man šķiet, ka tas ļoti labi strādā un iet roku rokā. Kā vēlreiz sirsnīgs paldies visiem un tiešām liels prieks, darbosimies un būsim ļoti, ļoti sportiski. Paldies, Lēls! Lieliski, paldies tev, Helvij! Jā, tātad šobrīd vairāk vai mazāk tāds, tik tiešām atbalsta garants no Madonas noda pašvaldības. Jā, tad šobrīd mūsu pusē mums ir jāsaprot precīzi tātad šie te finansu kabatiņas, kur no cik mēs paņemam, bet tas būs jautājums mūsu pusē. Jautājums, es skatos tagad arī uz Daigu un uz Anniju bišķīt, vai mēs varbūt varētu pirmdienas pēcpusdienā varbūt ieplānot kādu mazo darbu grupu satikties vai galīgi nekā. Vai varbūt Daiga un Annija, varbūt jūs varētu sakomunicēt, vienkārši Daiga, tu esi arī tuvāk mūsu sabiedriskajām attiecībām. Es gribētu sanākt kopā, izrunāt tādas detaļas, punktus vienkārši, kas būtu svarīgi. Es nezinu, Daiga, varbūt tu vari iemest savu telefonu numuriņu vai e-pastiņu, un tad Annija varētu piefiksēt, un jūs varētu nokomunicēt. Es fleksibli pat varētu mēģināt arī pielāgoties. Es priecātos, Daiga, ja tu varētu šo palīdzēt nomanizēt. Tad arī sabiedriskās attiecības pieslēdzot attīstības daļu klāt. Nu tā, varētu mēs tā vienoties, meitenes? Jā, mierīgi. Ar lielāko prieku. Paldies, Daiga, es tevi izskatīt pārsteigta, bet es noteikti gribēšu tavu pieslēgšanos arī šajā jautājumā. Lieliski, paldies Helvijam un paldies radošajai komandai, lai tik tiešām veicas darbos un mums ir pieturas punkti, kas vēl ir jāprecizē. Tos mēs precizēsim. Šodien mēs gribējām saprast kopējo deputāta korpusa viedokli. Deputāta korpusa viedoklis ir pozitīvs. Tā kā turpinam darboties un uz sadarbībām, uz saziņām un uz tikšanām. Ne tikai TV ekrānos, bet tad jau arī pēc tam Madonas pilsētas svētkos. Bet tā. Arī man uzkārās, te pirmīt kaut kas neko nevar izdarīt. Jā, Daiga. Hanni ierakstīs, piezvanīšu. Jā, lieliski, meitenes. Un tad, Daiga, mēs ar tevi vēl pēc tam varam iekomunicēt. Es arī labprātām pieslēgšos tikšanās reizē. Nu, tā. Lieliski, paldies. Paldies, tad esam izskatījuši pirmo informatīvo jautājumu, kolēģi. Un aicināšu doties pie otrā jau lemjošā jautājuma, kas būs par Vestienes pagasta ģerboni. Ziņotājs Vestienes pagasta pārvaldes vadītāja Marika Veiba-Lasmane. Lūdzu, Marika. Jā, labdien! Pirmkārt, gribēju pateikt to, ka mēs visu laiku lauzījām galvu, kad Piņķis saka, es ar Vestienu, man Vestiena. Visus izprašņāji nevarēja saprast, kāds sakars ar Vestienu. Aizvakar mēs izdibinājām. Sakarā ar koru kariem arī šo mēs esam noskaidrojuši. Tā kā mēs mazliet varam viņu arī pievilkt Vestienai. Tā, un par Vestienes pagasta ģerboni. 2000. gadā Heraldikas komisija tika apstiprinājusi Vestienes pagasta ģerboni, kur izstrādāja mākslinieks Vladimirs Ladusāns. Atbilstoši ģerboņa likumam noteikumos paredzētajam Vestienes pagasta ģerbonis, kuru bija apstiprinājusi Heraldikas komisija līdz ģerboņa likumā stāšanās dienai, nav ticis reģistrēts. Līdz ar to Kultūras ministrija, kas ir ģerboņa reģistra turētāja, lūdz pašvaldību iesniegt attiecīgu iesniegumu Kultūras ministrijā, pievienojot tam pašvaldības lēmumu, ka tiek saglabāts pagastam apstiprinātais Heraldikas komisijā ģerbonis un lūdz šo ģerboni reģistrēt ģerboņa reģistrā. Tātad lūdzu saglabāt Madonas noda Vestienes pagastam apstiprināto ģerboni, apraksts dalīta pēda ar izliektu griezumu, sudrabs un zaļš, augšējā laukā 3 zili, 6-lapu vizbulīšu ziedi. Un pilnvarot Vestienes pagasta pārvaldi, pārvaldes Madonas noda pašvaldības vārdā reģistrēt Vestienes pagasta ģerboni Kultūras ministrijas ģerboņa reģistrā un veikt visas nodevas un izmaksas, kas ar šo saistīts. Lieliski, paldies tev, Marika, par ziņojumu. Jautājums par izmaksām, vai tas bija arī plānots jau jūsu budžeta līdzekļos? Vairāk vai mazāk, jā. Es esmu izdibinājis aptuveni, cik tas ir, tas nav nekas dārgs. Ok, tas tāds lielos vilcienos tehniskas dabas jautājums, vienkārši tātad stiprinot Vestienes pagasta pārvaldes tātad šo ģerboni identitāti.
to saglabājot un akcentējot. Es noteikti esmu atbalstošs, kolēģi, vai jums ir kādam viedokļi par šo? Ja viedokļu nebūs, tad aicināšu visus balsot. Ja tā tad uzsākam balsošanu. Tā, vai Gunāram izdevās nobalsot? Man rādījās, ka Gunārs nebija nobalsojis. Gunār, tev izdevās nobalsot? Šādi te. Tā, es slēgšu balsojumu, un mēs tad attiecīgi esam 6 nobalsojuši par. Paldies, Marika, par jautājumu ziņošanu. Runājot par ģērboņiem, būtu varbūt atkal tāds, mums ir vairākām vietām tik tiešām ļoti skaisti akcentējumi ģērboņi. Varbūt, ja mēs perspektīvā raugamies pārībā uz tādām pagastu identitātēm, varbūt uz kaut kādiem identitātes elementiem, ko izstrādāt, tik tiešām to izmantot kā tādu akcenta momentu. Izmantot kā akcenta momentu kaut kur ne tikai noformējumos, bet ikdienas komunikāciju un tā tālāk. Un atkal par sabiedriskajām attiecībām varbūt tas būtu stāsts, ka mēs varētu kaut kad pastāstīt par šiem ģērboņiem, kas ir pagastos, kāds ir to vēstījums, kāda ir to pamatdoma. Tik tiešām, man liekas, labs elements, ar kuru spēlēties. Nu tā, bet paldies, Marika, tev par ziņojumu. Ārtur, vai tev ir jautājums pie šī? Man būtu priekšlikums nākošajā komitejā gribētos informatīvi jautājumi par 4. maija koncertu koru. Varētu, kas vai režisors vai kas to tāmi taisīja. Tur mums ar tautu viss dažādi rūkst. Un problēma ir tāda, ka daudz uzskata, ka Madonas 100-gadē tomēr būtu bijis labi nevis ar svešām spalvām krāšņoties, kā Andris Ēglis un Ieva Sutagova, bet mums ir ļoti labi daudz pašiem savu solistu, ko var skaitīt uz abām roku pirkstiem, ja? Vai tas ir racionāli, vai tas ir vajadzīgs, un tā. Artur, piefiksējam Daiga, Es tev varbūt ir uzaicināšu informācija par... kultūras centru. Jā. Paldies, Ilze. Un mums tad, jebkurā gadījumā, šo mēs piefiksējam uz Marta komiteju attiecīgi kā informatīvu jautājumu. Un varbūt arī tad, jo mēs varam arī ieskicēt, varbūt jau ir arī pilsētas svētku, tā teikt, jau procesi virzās uz priekšu arī par tiem droši painformēt, tā teikt, pastāstīt un apstāstīt par lielajiem gaidāmiem notikumiem, tajā skaitā šo 4. māja pasākumu. Bet, kolēģi, mums šajā gadā pēdējais lemjamais jautājums, bet šajā reizē pēdējais lemjamais jautājums tātad par 2025. gadā jaunizveidotā Madonas novada ģērboni. Lūdzu, ziņotājs Ilze Vogina. Lūdzu, Ilze. Jā, tātad 30. janvāra domes sēdē bija informatīvais jautājums par 25. gadā jaunizveidotā Madonas novada ģērboni, jo šobrīd ģērboņu reģistrā ir reģistrēti 2 Madonas novada ģērbonis un Varakļānu novada ģērbonis, un atbilstoši izskanējušajām deputātu diskusijām un viedokļiem tika lemts, nolemts par to, ka uz šo komiteju mēs virzam lēmumu projektu par Madonas novada ģērboņa saglabāšanu arī jaunizveidotā Madonas novada ietvaros. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, virzīt uz domes sēdi lēmumu par 2025. gadā jaunizveidotā Madonas novada ģērboni, apstiprināt tajā iekļautā Madonas novada ģērboni, kas attiecīgi arī pielikumā ir pievienots šis apraksts. Tātad, un atzīt par spēku zaudējušu jaunizveidotajā Madonas novadā iekļautā Varakļānu novada ģērboni. Jā, paldies. Bet Varakļāniem, jebkurā gadījumā, viņu tātad šī identitātes zīme, ka viņš jebkurā gadījumā paliek kā forma, ar kuru Varakļāni, vai viņš... Tas ir pilnīgi atšķirīgas lietas, ģērbonis un zīmols. Jā, ok.
Idejiski es laikam es arī toreiz, kad bija diskusija, tā teiktu, kad mēs tur spriedām un lēmām par to, kādā izpildījumā būtu Madonas novada ģerbonim. Man šķiet, ka racionālāk un pareizāk tik tiešām būtu atstāt esošo ģerboni, ar kuru strādāt, jo šobrīd gan laika, gan finansu, tā teikt, atkal izdevumi, patēriņš, vai tas tik tiešām mums tā ir vajadzīgs, manuprāt, ka nē. Bet skatos, ka Mārim jūs tam viedoklis. Māri, lūdzu. Jā, nav iebildes, bet viedoklis. Es arī uzskatu, ka šobrīd no racionālā viedokļa diez vai ir vajadzība kaut ko ļoti šeit pārstrādāt un meklēt jaunus risinājumus, jo Madonas bijušais novads ir gana liels un šis ģerbonis jau ir pieņemts. Varakļānu novada ģerbonis ļoti žēl, jā, ka zaudē statusu. Tas arī mums bija iegājies jau kā šīs teritorijas tāds simbols, bet tieši Varakļānu pilsētai ir ģerbonis, un viņš ir apstiprināts, un tas arī tiek lietots, un arī tur droši vien nākotnē tiks lietots, un tur tas status nezūd. Jā, paldies. Jā, lieliski, paldies tev, Māri. Tātad, jebkurā gadījumā Varakļāni turpina darboties un strādāt ar šo te pilsētas ģerboni, kurā šķiet ir tas labs elements, vai ne? Lieliski. Pretā tad mums tātad šī te Madonas novada lielā identitāte, tā, ja tā var teikt, formālā zīme, bet mums vietām paliek jebkurā gadījumā viņu unikālās identitātes zīmes, par ko tik tiešām prieks. Kolēģi, vai kādam vēl ir viedoklis pie šī jautājuma? Rokas nemanu, tamdēļ aicināšu jūs balsoti. Uzsākam balsošanu. Kolēģi, paldies! Vienbalsīgs atbalsts. Šodien esam izskatījuši visus gan divus lemjošos, gan vienu informatīvo jautājumu. Vai kādam varbūt sēdes vēl finišā, tā teikt, ir ko sacīt? Māri, lūdzu, tev vārds. Jā, man vēl nedaudz padomājot par Madonas 100-gades svētkiem. Es tomēr ierosinātu mums kādā brīdī pārunāt šo domu, ka pēdējais vakara koncerts ir tomēr maksas. Varbūt, vai arī varbūt attīstības nodaļa var savilkt, cik tas varētu papildus, kādi ir apgrūtinājumi, bet skatoties uz visu pārējo novadu, šogad mēs ļoti esam mazinājuši visur budžetus un mēģinājuši taupīt. Un man liekas, kā arī tīri cilvēcīgi ir, ja viens koncerts tomēr pēdējais ir pa maksu, ja mums ir piekdienas vakars, visas piekdienas diena vakars ir pa velti un ir šī svētku sajūta, ko var izbaudīt pilnīgi ik viens, tad koleģiāli būtu, man liekas, tikai normāli. Bet tad es nezinu, varbūt kaut kādu mēs varam vienoties kaut kad tomēr vēl pārunāt šo jautājumu. Paldies! Tas ir jautājums, ka tiešām tad Ilze un kultūras centrs lielie projektu vadītāji. Mēs varam arī kultūras komitejā nākamajā aprunāti, arī varbūt vajag jau drīzāk sanāk kopā aprunāties. Tas mūsu lēmums bija tā teikt, ka to 100 mēs vēl aizmadam bezmaksas formātā un 101 jau nāk maksas formātā, bet ja lemsim šobrīd savādāk, lielākais deputātu korpus varbūt vēl par to var komunicēt un iedzīvotājus saulaicīgi par to informēti. Jā, varbūt tad Ilze mēs varam vienoties, kad uz kultūras komiteju nākošu attiecīgi mēs pieaicinam arī Madonas kultūras centru, tad viņi pastāsta jau par tām iestrādnēm, kas jau ir, un attiecīgi tad mēs varam par šo padiskutēt. Jā, protams. Jā, lieliski, paldies, Ilze. Varbūt par šo, ja drīkst, es atvainojos, roku nepacēlu. Lūdzu. Jā, lūdzu. Droši vien, kad vēl pēc mēneša, es domāju, ka tās budžeta aprises mūsu būs gan jau vēl skaidrākas. Lienai tie aprēķini ar visu būs vēl precīzāki. Apkures sezona arī būs uz otru pusi ies un rēķini visiem būs skaidri. Varbūt tai brīdī ir vērts to lēmumu pieņemt, jo politiski jau mēs varam pieņemt visu ko, bet mums ir jāatceras, ka kaut kā tas budžets gada beigās būs jāsavelk. Tāpēc es arī par to Māra priekšlikumu. Es nebaidītos par labu pasākumu kaut kādu līdzmaksājumu paprasīt un samaksāt arī. Tas arī mans viedoklis, kad, bet skatāmies, ja mēs varam atļauties brīvi, nav problēmu, bet ja mēs saprotam, ka, to vajag izdomāt un tādā griezumā gan jau paskatīties arī.
kā tas viss izskatās. Paldies! Jā, paldies, tev, Gunār, par viedokli. Tik tiešām šis gads noteikti arī šajos energoresursos un izmaksu kāpinājumā, tātad, kas būs saistīts ar to vārds vietā. Tik tiešām paldies. Māri, vārds tev, un tad Janīne vārds. Jā, nedaudz tikai nelielam. Man vienkārši iekšējā sajūta ir tāda, ka ar šo pēdējo brīvo pasākumu mēs vairāk iegūsim negatīvu pieskaņu nekā pozitīvu. Šeit būs, varbūt, protams, ir kādi ieguvēji, kam liksies, ka ļoti labi, bet kopumā ņemot visu pārējo situāciju, kā mēs esam budžetu likuši un cik mazinājuši visās jomās, tad ir kaut kādai samērībai. Un man liekas, ka tomēr šoreiz arī šī vieta jau būtu tad, kad ir vērts par to padomāt. Bet, jā, lemsim domās. Paldies tev, Māri, jebkurā gadījumā paldies tev par iniciatīvu. Janīna, lūdzu, vārds tev. Jā, es arī gribētu teikt, ka noteikti mums martā vajadzētu runāt par šo, jo laika vairs nav daudz palicis. Un man arī tā kā gribētos teikt, ja mēs tur baudām iepriekšējās dienas par velti un svētku sajūtu, kad varētu šo koncertu par maksu likt, zinot to, kā mums gāja ar budžetu, un ja mums vēl ir līdz gada beigām vēl jāatrod ietaupījumi budžetā. Tā ka, tur jārunā vēl ar kultūras centru, kā mēs tur varam to tehniski visu nokārtot. Es domāju, ka tas ir atrisināms. Es arī šim jautājumam piekristu. Bet, protams, kā to pārējie lems pievienojos. Paldies, Janīna. Noteikti tā ir mūsu kopēja diskusija, jo tā negācija var būt gan ar maksu, gan vai iespējams, kā jūs arī sakat, par to, ka mēs dodam bezmaksā, tā teikt. Šis ir pašvaldības, kas jau praktizē jau šobrīd maksas, tā teikt, šos te notikumus un tā teikt, arī pilsētas svētki padalās tātad maksas notikumos un bezmaksas notikumos. Šī gada atvēlētais budžets pilsētas svētkiem ir ļoti liels. Jautājums tur vienīgais tad uzreiz ir par drošības segmentu kontroli, apkalpojošo personālu, kas ir nepieciešams, apsardze, biļešu kontrole. Tas, ka mēs attiecīgi veidojam maksu, tas iespējams sadārdzina jebkurā gadījumā arī mūsu izmaksas uz spēt nodrošināt, nokontrolēt. Tā kā, bet es teiktu, ka tā būtu jāveido kā laba saturiska diskusija arī ar kultūras centru, aprunāties ar viņiem, saprast, jo ja mēs par to lemjam, tad mums ir ļoti saulēcīgi par to arī sabiedrība jau jāsāk informēt. Tas ir tas viedoklis, lai mēs neizsaucam to uguni uz sevi. Tā. Jā, Artūr, vārds tev. Jā, es arī atbalstu Māra un Janīnas viedokli arī no paša sākuma jau arī tā teicu. Tā simtgadē vienīgi to drusku uzdot to jautājumu. Savādāk nebūtu nekāda diskusija pat nebūtu. Jā. Paldies, Artūr. Un gribu sveikt ar atgriešanos no ilgstošākas promūtes Daigu Torsteri, kas ir mūsu kultūras dzīves, tā teikt, viens no kuratoriem, vadošajiem cilvēkiem. Un, Daiga, varbūt kāds tev pirmās sajūtas, pārdomas atgriežoties, zinu, ka tu varēsi jau tikusies ar kultūras darbiniekiem. Varbūt tāds mazais, burtiski 2 nedēļas, laikam, vai nedēļas tāds griezums atgriežoties. Labdien, jā, visiem sveiki. 3. nedēļa. Lūdzu, Daiga. Jā, labdien. 3. nedēļa man rit jau tūlīt. Paliek viegli. 1. nedēļa bija virpos, man patika un nepatika. Nē, ir labi, ir forši būt atpakaļ. Ir ļoti daudz, kas noticis, daudz, kas varbūt nav noticis, kas varēja notikt. Tā es mēģinu lēnām tagad visās tajās lietās, gan finanšu, gan aktivitātēs, gan norisēs, lekt iekšā. Bet uzreiz, es neķeru visas uzreiz. It kā jautājumi nāk par visu man, protams, un tā cilvēki, kolēģi pagastos, man zvana, man liekas, pats līdz šim neesmu tikusi, jo es negribu vispusīgi, vienkārtīgi, tā, lai es zinu, jo tā kā jūs arī te klausaties, un es dzirdu, kāds kaut ko parunā par to kaut kur apkārt, un es negribu arī nekādas tur īpaši neko komentēt, kamēr es pati neesmu izbūrusies cauri kaut kādām lietiņām, lai varētu saprast, kur tā īstā taisnība ir, jo, cilvēki ir dažādi, mēs esam emocionāli, un visādi mums tie, bet ir forši būt atpakaļ, es redzu, ir jauni izaicinājumi. Esmu pagaidām ļoti tālu no pilsētas svētkiem, kas man arī neko neprasies šeit tagad par to visu. Bet jau laika gaitā un lēnu garu, lielos tempos, tā teikt,
strādājam. Darbosimies. Paldies tev, Daiga. Tik tiešām, kolēģi, ja gadījumā arī kādi viedokļi, tad jebkurā gadījumā Ilzes un Daigas atbalsts mums ir kultūras stabas jautājumos. Ja gadījumā jums pienāk kaut kādi jautājumi, sajūtas, tur ar pluszīmi, ar mīnuszīmi, tik tiešām vēršamies arī droši pie manīm, cik varēšu, tik pieslēgšos. Teikšu paldies par šodienu, par šīs dienas kultūras komitejas sēdi. Tiekamies Finanšu komitejā un tā teikt, lai mums izdodas visas ieceres. Turamies!